Nu, tagad es jums pastāstīšu, kā es šo situāciju redzu ar savu gaišreģa aci. Par to katastrofu izglītības sistēmā. Un tad ir jāatgriežās 90. Kurš tad toreiz lēma, ka arī 7. klasnieks ar skolu nepabeigt? Kurš pēc tam lēma, ka obligāti nav fizika un ķīmija jāmācās? Un kurš lēma, ka vēl tāds zaļknābs var vienkārši aiziet no skolas un klīst pa ielām? Nu tad šī sistēma pati jau radīja tos sliņus un zērais, kam šodien jau nāk pie 50, un šodien viņi arī mirst. Zināšanu nav. Un zināšana nav arī tiem, kuriem brīžiem ir 2 diplomi. Bet zināšana par cilvēkam un dzīvu galīgi nav. Nu, kaut vai piemēram, šobrīd situācija ekonomikas ministrijā, ja runājam par veikaliem un par to, ko ir tas ministrs, es saprotu, viņš grib labu, jā, bet tur ir jānodala mazie veikali, Latvijas veikali un veikalu ķēdes, kas nav saistīts ar Latviju. Un tur nu ir. Nevar tos likt vienā plauktiņā, nevar tos sodīt vienādiem sodiem. Un ne jau sodu to mainīs. Jūs visi zinat, kas ir kāruma sieriņš. Ir akcija riniņi, lēti. Bet tas nozīmē, ka viņi no ražotāja piespieduši viņu pārdot ļoti lēti. Bet tai pašā laikā un tai pašā dienā tiem maziem lauku veikaliņiem, tiem maziem veikaliem, kas ir mazpilsētās, un pat Rīgā ir mazie veikali, jā, viņi ir apvienojušies Latā, Aibē, visur kur vienkārši, lai izdzīvotu. Tad viņiem tā sīriņa iepirkšanas cena ir tikpat liela, kā lielveikalā akcijas cena. Nu kā tad tur ir līdzvērtīgi? Par to neviens nav padomājis. Izskatās jau, ka tie onkuļi Rīgā tālāk pa savu degungalu neredz. Kā patiesībā Latvijā parastais cilvēks dzīvo, statistika saka, ka minimālā alga ir 380 vairāk tūkstošiem. Tad vēl ir pensionāri, protams. Mums tikai stāsta par to vidēju algu, kas ir stipri pār 1000, bet lielākā daļa neko tādu nav redzējusi. Nu tad ir jāpaskatās, ir jāatver acis un jāpaskatās, kā tauta dzīvo. Tauta arī šajā krīzē izdzīvos, ticiet man. Tauta neizmirs, tauta būs pēdus. Nu sliņķiem gan būs jāpašiverē. Nu un tiem no Rīgas, kuri nebūtu nav rīdzinieki, vai brauc uz laukiem, stāda kartupeļus un tad būs pēduši. Jā, jūs teiksiet skarbi. Jā, bet paskaties tos uzvārdus Rīgā. Vai tad viņi ir rīdzinieki? Nu nav gan. Nu tur, kur viņu saknes. Tas, ka šī sistēma izskatās ir sadalījusi teritorijas un tāpēc ir aizmirsta Latgale, jo Latgale ir atstāta Saskaņai. Un reku nu ir. Un paldies Dievam, kad skatos Daugavpili. Man prieks uz viņiem skatīties. Tā jaunā paudze arī atgriežas Latgalē, un, ja labi grib, visur var maizi nopelnīt. Bet bez darba jau nekā nav. Un tas, ka viena daļa mums Latvijā domā, ka dzīve ir tā Instagramā un seriālos, nu tā ir pēdējā muļķība. Tā ir ilūzija. Vienalga kādā valstī, lielā vai mazā, cilvēkam ir jāstrādā. Un paliekošas vērtības var dabūt tikai un vienīgi ar smagu darbu. Nevis tā kā tagad, mājas cep mēnešu laikā, ko tik neizdara mēnešu laikā, bet cik ilgi tas kalpos un cik dārgi tas sanāks. Nu tikai lieta neliela daļa gūtu peļņu. Bet arī viņiem savu parādi būs jāmaksā. Ir enerģijas nezūdamības likums, un nekur nekas nepazūd. Un tie, kas šodien vēl atļaujās zākāt manu tautu un valsti, var braukt projām. Ja citur ir labāk, vai ne? Ar prieku gaidām tos, kas atgriežas un jau atgriežas. Un citam pat ir motivācija, es gribu, lai mans bērns aug Latvijā, nevis svešā zemē un pilnīgi svešā kultūrā.
bet arī ar kultūru nevajag pārspīlēt. Citādāk, ja tas tā turpināsies kā tagad, mēs būsim muiziņu un muzeju valstiņa. Un kas par to maksās? Ticiet man, turisti nesamaksās. Tad padomāsim, kā mēs to visu varam vērst par labu. Un mēs to vērsīsim par labu. Tikai saglabājiet mieru, turiet savā sirdī siltus jūtus pret savu tautu un savu zemi. Lai mums izdodas. Atā.